kad šobrīd arī tas enerģijas lauks, kāds ir bijis Zemē, viņš mainās, ja? Un viņš mainās, un tas, kas bijis tūkstošiem gadus kā norma, viņa ir sevi izsmēlusi. Un šī norma ir, kad veidoja valstis vienu no otras, un galvenais vadmotīvs šeit bija iekarot, nauda un vara. Ja jūs skatīsieties to, ko mūsu vēsturē rāda, ko mēs lasām, ja, tātad šis viss ir par iekarošanām, par uzvarām. Un šobrīd jau, kad cilvēks jau ir izaudzis savā apziņā, viņš apzinājies daudz lietas, ir jautājums, kā vārdā. Šobrīd ir jautājums, kā vārdā tas notiek. Un arī šobrīd tas notiek kā vārdā. Un stāsts ir tieši par šo, kā vārdā.